Čau visiem podkāstu Sīrups 2. epizodē. Pie manis šodien viesojās mūziķa, dziedātāja, dziesmu autori un video producente Baiba Ozoliņa. Sveika, Baiba! Sveika, Samanta, prieks šeit būt. Paldies, ka atnāci, vai drīkst uzrunāt uz tu? Droši. Super! Visus tavus talantus laika vēl nenosauc, varbūt pati vēlies nedaudz vairāk pastāstīt par sevi. Jā, tas viss ir pareizi. Es darbojos diezgan daudz jomās, teiksim tā. Un man tas arī sagādā prieku. Es gan rakstu dziesmas, gan dziedu, gan pati sevi menedžēju, gan arī nodarbojos ar video lietām. Jā, diezgan daudz, jo es pati filmēju. Sevi ir diezgan sarežģīti filmēt, tādēļ tur es parasti sadarbojos ar citiem operatoriem. Bet es pati režisēju savus videoklipus, producēju. Izdomāju, par ko es gribu, lai viņi ir. Tad sadarbībā ar operatoru mēs izdomājam kaut kādas varbūt papildus vēl idejas, vai citreiz operatoriem arī ir kaut kādas foršas idejas. Un tad es pati viņus arī montēju, jo man ir tā doma galvā, kā es gribu, lai tas klips izskatās. Jo tad, kad studijā ir ierakstīta dziesma un es viņu klausos, man jau sāk bildīts parādīties galvā, ko es tajā klipā gribētu redzēt. Un tā kā es esmu arī apmeklējusi vairākus kursus, gan par operatoru darbu, gan par kino režiju, tad man ir iespēja ar to nodarboties pašai, kas ir milzīgs pluss. Tev ir tik daudz talantu, un es vēlos pajautāt, kā tad aizsākās tas ceļš tieši mūzikā tev? Mūzikas ceļš aizsākās diezgan tradicionāli. Bērnībā gribēju kļūt par dziedātāju, un kaut ko sāku tajā virzienā darīt, bet tad ar studijām un darbiem vienkārši mūzikai neatlika laika, un tagad es sapratu, es tomēr gribu to darīt. Es sāku apmeklēt vokālās nodarbības, online vokālās nodarbības. Ir tāda skola Vokāla Māstra Latvijā, un pie Annijas Kokeres es tur sāku mācīties dziedāt. Un tad vienā brīdī, kas ir diezgan likumsakarīgi, jo es tā mērķtiecīgi arī gāju uz priekšu, es esmu pēc dabas diezgan mērķtiecīgs cilvēks un uz rezultātu orientēts. Un tad, protams, ka gribējās ierakstīt studijā kādu dziesmu. Gribējās saprast, kā tas ir. Un es aizbraucu uz studiju pie Ginta Stankeviča ierakstīt cover versiju dziesmai Mad About You. Un ierakstījām, ļoti forši viss gāja, un Gints teica, ka es labi dziedu, ka man liek savas dziesmas. Un es toreiz to tā palaidu garausi, es domāju, kā tāda, es taču neko nezinu par dziesmu rakstīšanu. Un tad pēc laika es ierakstīju vēl vienu coveru, un viņš saka, vajag savas dziesmas. Es saku, labi, kā tas vispār notiek, es neko par to nezinu. Un tad es sāku iedziļināties, kā notiek dziesmu rakstīšana. Arī apmeklēju vairākus kursus, gan vietējos, gan starptautiskos, izlasīju grāmatas, jo man ir svarīgi iedziļināties tajā procesā, pirms es sāku to darīt. Un tad es sāku rakstīt dziesmas, un pirmā dziesma, ko es sarakstīju, bija Vieglas sirds manas itas, ko es sarakstīju arī pirmā dziesma, kas ir dziesma zumbai latviešu valodā, jo man ir ļoti forša draudzene Kristīna Rubene, kas ir zumbas instruktore. Un viņa teica, ka nav latviešu valodā nevienas dziesmas zumbai. Un tad šī ir tā pirmā dziesma, un viņa ļoti forši aizgāja, un Kristīna arī izveidoja choreogrāfiju tai dziesmai. Un cilvēki joprojām pie viņas dejo zumbo un priecājas, par ko man milzīgs prieks. Un tad, kad bija izdota pirmā dziesma, tad loģiski man āķis jau bija lūpā. Man ļoti, ļoti patīk tas process, kā no idejas vai melodijas galvā es nonāku līdz dziesmas gala versijai un līdz tam, ka viņa skan radiostacijās. Un tas process ir tik aizraujošs, ka viņu gribas vēl un vēl. Un tad, kad ir izdota viena dziesma, tad es jau sāku domāt par nākamo. Un kā sākās šīs dziesmas virzīšana pie publikas? Kādi bija tie pirmie soļi publicitātei un kādas bija mārketinga stratēģijas, lai parādītu šo dziesmu klausītājiem? Man bija paveicies ar to, ka Gints Stankevičs bija tas, kurš izsūtīja šo dziesmu mēdīju listei un radiostacijām. To var darīt gan mūziķis pats, gan arī producents to var darīt. Tas kā kuriem mūziķiem tā sadarbība veidojas un kā kuri uzskata to procesu par veiksmīgāku vai labāku. Jo iespēja iesūtīt radiostacijām savu dziesmu ir ikvienam, un tad radiostacijas vērtē un skatās pēc dažādiem kritērijiem, cik viņi ir komerciāli un tā tālāk, un tad viņi viņu vai nu liek vai neliek rotācijā un izdomā, kuros laikos viņi viņu atskaņo. Un tad arī preses relīzes, es pati arī rakstu savas preses relīzes, un tad preses relīze arī vai nu es pati izsūtu, vai arī producents izsūta mēdījiem. Un tā arī aizgāja tā lieta, jo par to pirmo dziesmu bija diezgan daudz publicitātes, un arī radiostacijās viņi sāka skanēt. Tāds bija tas pats sākums.
Un varbūt var pastāstīt nedaudz vairāk par preses relīzēm, kā gāja ar tām? Diezgan labi. Man latviešu valodā ļoti labi gāja skolā. Es arī esmu rakstījusi dzejoļus, un es esmu arī sarakstījusi bērnu grāmatu, kura iznāca pirms, man liekas, 6 gadiem. Bērnu grāmatiņu, jo viens no maniem sapņiem bija arī izdot grāmatu, jo es bērnībā domāju, ka es būšu ne tikai dziedātāja, bet arī rakstniece un mūzikas videoklipa režisore. Un tad šobrīd esmu tajā procesā, lai piepildītu savus sapņus, kamēr es to vēl varu izdarīt. Jo es zinu, un to arī ir teikuši vairāk cilvēki, ka ja ir cilvēkam bijis kaut kāds sapnis, viņš vecumdienās nekur nepazūd. Viņš klauvējās tur pakausī un saka, kāpēc tu mani nepiepildīji tad, kad tev bija tāda iespēja. Tas ir jādara tagad, ja tev ir iespēja dari. Un es daru visu, lai tad, kad man būs, es nezinu, 80, 90, ja es tik ilgi nodzīvošu, ka lai es varu atskatīties un teikt sev, jā, es izdarīju visu, ko es tajā brīdī varēju izdarīt. Un tad man būs miers, jo es nevarētu pārdzīvot to sajūtu un to pārmetumu uz sev, ka es nedarīju tad, kad man bija tāda iespēja. Tas arī ir tas mans motivators un zinulis. Ļoti iedvesmojoši vārdi. Jauki, un es ceru, ka tas iedvesmos arī citus cilvēkus piepildīt savus sapņus un darīt lietas un iet savu sapņu virzienā ar to, kas šobrīd ir, tā kā šobrīd var. Darīt to, kas ir iespējams šajā brīdī. Kaut vai maziņš solītis, jo es esmu arī pārliecinājusies, ka viens solītis ved pie nākamā, un tad tie solīši savirknējas beigās, un tu paskaties atpakaļ un saproti, skaidrs, man tas bija jādara tāpēc, lai es beigās nonāktu šeit. Lai gan man ir bijis tā, ka brīžiem man liekas, ka tā nav sevišķi loģiska lieta, ko es daru, vai kāpēc man tas ir tagad jādara. Tas neliekas loģiski, bet es eju un daru, ja man ir tā sajūta. Jo es ļoti paļaujos uz savām sajūtām, un ja man ir sajūta, ka man ir šī lietiņa jāiet jādara, es iešu un darīšu, jo es zinu, ka viņa pēc tam aizvedīs pie kaut kā cita, kas savukārt ved mani uz manu mērķu piepildījumu. Un es ticu, ka tā schēma strādā visiem. Tieši tā, un ja mēs atgriežamies atkal pie mūzikas mārketinga, varbūt vari pastāstīt nedaudz vairāk par tām detaļām, ko tu īsti darīji, kādas platformas tu izmantoji, kādas informācijas kanāls un tā tālāk. Es ļoti daudz izmantoju sociālos tīklus, gan Facebook, gan Instagram, arī TikTok un YouTube, lai veidotu savu mūzikas ceļu. Šīm digitālajām platformām ļoti liela nozīme ir, jo es tur dalos ar storijiem, ar rīliem, ar bildēm par visu savu procesu, par dziesmu rakstīšanu studijā, par videoklipu filmēšanas aizkadriem, par pašiem videoklipiem. Es atspoguļoju tur to, kas es esmu, ko es daru un uz kurieni es eju. Un man tas ir nostrādājis vislabākajos veidos, jo es esmu arī filmējusies 2 seriālos, un otrajā no seriāliem No naida līdz mīlestībai man lomu piedāvāja tieši tāpēc, ka es biju sociālajos tīklos diezgan daudz atspoguļojusi par to, kāda es esmu, ko es daru, un kastinga meitene paskatījās un redzēja, ka es daru tai lomai, un pateicoties tam, viņi uzaicināja man filmēties, un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti forši. Jā, būšana televīzijā, arī seriālos, protams, tas ir papildus palīgs, kas ļauj iegūt publicitāti. Un kā tad pašu mūziku, kurās platformās to labāk lietas? Noteikti, ka YouTube un Spotify tās būtu pašas lielākās, bet vispār ir diezgan daudz to platformu, ar kurām mūzika tiek izplatīta, mūzikas straumēšanas platformas. Ir vesels saraksts, man šķiet, vairāk par 20, ir, kurām mēs izsūtam tās dziesmas Deezer, iTunes, bet pašas galvenās un tas, kuru rādītājiem es sekoju līdzi, ir YouTube un Spotify. Jo es ik pa laikam analizēju, kuras dziesmas klausās, visus tos iespējamos rādītājus, kas tiek analizēti, tos es visus arī apskatu. Un tas pats arī Facebook, es skatos tos insights saucamos, un arī Instagramā es skatos, jo man ir svarīgi saprast, kas ir mana auditorija, ko viņi skatās, kāda veida saturs viņiem patīk. Un to tad es arī vairāk veidoju. Un kā ir ar atgrieznisko saiti ar klausītājiem un sekotājiem, vai sanāk tāda veida komunikācija, un kurās platformās tā komunikācija notiek? Visvairāk notiek droši vien caur komentāriem pie maniem rīliem vai pie ierakstiem. Ir arī, ka notiek caur privātajām ziņām, ka man atsūta kaut ko un padalās. Un, jā, tas laikam arī ir. Tās galvenās. YouTube arī ir komentāri, bet tur nav tik daudz. Visaktīvākā komentāru sadaļa tomēr ir Facebookā un privātajās ziņās, jā. Gan Facebookā, gan Instagram.
Varbūt tev ir arī kādi ieteikumi, kā komunicēt ar sekotājiem, un varbūt arī ko nedarīt, varbūt ir kādi pieredzes stāsti, ar ko padalīties. Nu, es teiksim, ļoti piedomāju pie tā sava tēla, kādus veidoju Facebookā, arī lai neradītu nepareizu priekšstatu, ka tas vairāk attiecas uz vīriešu auditoriju, jo man lielākā daļa ir vīriešu auditorija arī. Bet, lai neradītu priekšstatu, ka man var rakstīt tādas īsziņas, kuras es negribētu saņemt, jo, protams, ka tādas īsziņas arī ir bijušas, un es pie tā arī piedomāju. Tā ir viena lieta, tas ir viens aspekts, bet droši vien, ka viņas ir, bija un būs, un tas droši vien visām tā būs sieviešu kārtas mūziķiem, un gan jau, ka vīriešiem ir tieši tāpat. Jā, bet tas ir viens aspekts. Un ko vēl par komunikāciju? Es pat nezinu, ir labi, ka tā komunikācija notiek, un man šķiet, ka tas ir forši, ja ir kaut kādi tāds saturs, kas raisa komunikāciju. Tas man šķiet ir svarīgi, un tad es arī saprotu, ka cilvēki un mani sekotāji lasa un klausās un interesējās, un ja ir jautājumi, tad es arī ar prieku uz viņiem atbildu. Un runājot par mūzikas mārketingu, vai veido arī mārketinga stratēģijas un, piemēram, vai izmanto maksas reklāmas, kas ir darīts līdz šim? Jā, es esmu izmantojis maksas reklāmas, visvairāk YouTube, bet arī Instagramā. Facebook reklāmas neesmu līdz šim izmantojusi, bet man šķiet, ka tā ir ļoti forša opcija. Es redzu, ka ļoti daudzi citi mūziķi aktīvi izmanto Facebook reklāmas. Un tas strādā. Es esmu Instagramā izmantojusi, jā, un es esmu redzējusi, ka tas tiešām nes rezultātu, jo sekotāju skaits pieaug. Un kas ir tava auditorija? Kas ir tas mērķa klausītājs, viņa demogrāfija? Demogrāfiski mana auditorija ir 35 līdz 55 gadus jauni cilvēki. Gan vīrieši, gan sievietes, bet vīrieši ir vairāk. Un lielākā daļa dzīvo Rīgā, tad ir arī Ogrē, jo es esmu pati no Ogres. Un tad ir dažas citas pilsētas, jā, un par valstīm, jā, lielākoties tā ir Latvija, bet ir arī Somija, Zviedrija, Anglija. Vienmēr ir interesanti, man ir ļoti interesanti, tā kā esmu strādājusi bankā un daudz strādājusi ar atskaitēm, tad man arī vienmēr ir interesanti redzēt šos te datus un viņus analizēt. Jā, un gan YouTube, gan Spotify ir tāda iespēja, it sevišķi reizi gadā, kad viņi apkopo datus par visu gadu, tad arī ļoti interesanti paskatīties un salīdzināt tos periodus esošo pret iepriekšējo, kas man liekas svarīgs rādītājs. Un kurš komunikācijas kanāls vai kanāli šobrīd bijuši visefektīvāk tieši tavai auditorijai? Laikam Facebook tas būs, jā. Un es komunicēju arī caur, varētu teikt, ka komunicēju caur radiostacijām, jo es, tad, kad iznāk jaunas dziesmas, eju uz intervijām, un tādā veidā arī tā nav tiešā komunikācija, bet tik un tā viņa notiek. Un tas ir arī jauki, un es esmu ierunājusi arī audio džinglus dažām radiostacijām, kas skan pirms manām dziesmām, un tā arī ir komunikācija. Es esmu ierunājis arī labas dienas novēlējumus klausītājiem, un man šķiet, un es esmu saņēmis atgrieznisko saiti arī par to, ka cilvēki ir dzirdējuši, un viņi saka, tik forši bija palēka diena, un tad izdzirdēja manu džinglu, un uzreiz uzlabojās garastāvoklis. Tas, man liekas, ir tik forši. Un kā ar draugiem LV? Draugiem LV, jā! Man ir, starp citu, telefonā aplikācija. Es viņu izmantoju ļoti, ļoti, ļoti reti. Bet es tur biju, starp citu, iegājis pirms kaut kādām 3 nedēļām apskatīties, kas tur vispār notiek. Komunikācijai es viņu šobrīd neizmantoju vispār, jo es laikam neesmu pievērsus pietiekami daudz uzmanības, kas tur vispār šobrīd notiek. Bet būtu interesanti, jā, jo viņi taču pastāv un viņi darbojas un jāiedziļinās, jāpaskatās, kas tur notiek. Un es arī gribētu izmantot patiesībā vairāk iespējas, ko sniedz Instagram, jo es zinu, ka mums ir tādi Instagram guru, pie kuriem var vērsties, kuri var palīdzēt arī sasniegt gan sekotāju mērķus, gan skaita ziņā, es domāju, gan arī palīdzēt izveidot to tēlu. Jā, es zinu, ka ir profesionāļi, pie kuriem var vērsties arī. Man tas šķiet interesanti, es droši vien to kaut kad sākšu darīt. Pagaidām paša spēkiem, bet ja ir iespēja, kāpēc to neizmantot? Un ja jau visu dari pati, kādi tad ir tie izaicinājumi, ar kuriem esi līdz šim saskārusies? Mūzikā, jā, es te biju pierakstījis tieši par izaicinājumiem, jo viņu ir daudz visādu. Jā, jo sākumā bija vispār jāsaprot, kā šī nozara darbojās un kā notiek lietas. Esmu sapratusi, ka ļoti svarīgi ir kontakti.
un svarīgi ir iet un darīt savu lietu neapstājoties un būt ļoti motivētam. Un daudz lietas var izdarīt šobrīd pats mūziķis. Viņš var gan pats nopublicēt savu dziesmu, gan uzrakstīt relīzi, sūtīt medijiem. Ir arī mūziķi, kas paši producē, un tā vispār visu dara no A līdz Z. Un raksta relīzes tā, ka tādā ziņā izaicinājumu varbūt tieši šajā aspektā nav tik daudz, jo ļoti daudz ir paša rokās. Tur ir iespējas izdarīt. Es strādāju ar producentu, lielākoties ar Gintu Stankeviču, un tur tieši darbā ar producentu ir izaicinājumi, protams, sastrādāties, kā jau, ja katram ir savs viedoklis, tad mums ir bijuši diezgan daudz radošie strīdi par kaut kādiem jautājumiem, un tad ir viens piekāpies, otrs piekāpies, vai viens nav piekāpies, otrs nav piekāpies, un tad tur visādi ir iet, bet tas ir darba process, un loģiski, ka tās domstarpības radīsies. Tas ir viens no izaicinājumiem, jā, kā sastrādāties, un kā nepazaudēt tajos kompromisos tomēr savu skatījumu, savu redzējumu. Jo nevar arī klausīties visos padomos, ko dod arī jomas profesionāļi. Jo, ja centīsies izskaidīt pakaļ katram viedoklim, tad skaidrs, ka tu pats pazudīsi kaut kur tur pa vidu. Tomēr ir jābūt tai savai vīzijai diezgan skaidrai, un tad ir jāpieņem ieteikumi, bet jādomā līdzi, ko tu dari. Tas ir viens no izaicinājumiem. Un, protams, ka izveidot to savu tēlu, tieši runājot par dziedāšanu, tas bija tas, ko es mērķtiecīgi un aktīvi darīju, gan Facebookā, gan Instagram, lai paskatoties ir skaidrs, kas es esmu, ko es daru, un par ko ir manas dziesmas un mana mūzika, un kā es līdz tam esmu nonākusi, jo tie sekotāji, kas man ir Facebookā, tie ir sekojuši man līdzi no pašiem pirmsākumiem, kad es tikai vēl sāku mācīties dziedāt, un līdz šodienai, kad man ir iznācis albums un ir dziesmas rādio topos, un man šķiet, ka ir arī aizraujoši to vērot, kā tādā realitātes šovā varbūt. Un kā tu nonāci līdz savam tēlam mūzikā? Es droši vien vadījos pēc tā, ko es pati gribētu redzēt. Es apzināti veidoju tādus ierakstus, kas ir pozitīvi, jo apkārt ir tik daudz negatīvā, ka es negribu to vairot. Protams, ka man ir gan labās, gan sliktās dienas tieši tāpat kā visiem, bet es tomēr esmu novilkusi robežu arī zinām, ko es lieku sociālajos tīklos un ko es nelieku. Es nelieku ļoti privātas lietas, vai arī to es lieku ierobežotam cilvēku skaitam. Un arī tad, ja man ir ļoti slikta diena un gribas visu mest pie malas un ir ļoti slikts garstāvoklis un liekas, ka tas nekad nebeigsies, tāda veida saturu es arī neievietoju sociālajos tīklos, jo man šķiet, ka tas nekādā veidā nemotivē pārējos. Es izvairos no savu sociālo tīklu padarīšanas par savu emocionālo izgāstuvi. Man šķiet, ka tā nav forša lieta, ko darīt. Es gribu cilvēkus iedvesmot, vai likt viņiem pasmaidīt, vai likt viņiem justies labi. Un tādu es arī to tēlu veidoju. Es darbojos popmūzikā, un attiecīgi tam es arī veidoju to savu tēlu un ierakstus. Un runājot par to ārīgo un vizuālo, kā tu nonāci līdz tam savam vizuālajam tēlam, un kādas bija tās vērtības, kas apkopojās tajā visā, ko tu parādi? Tas droši vien ir, es ļoti vados pēc sava iekšējā kompasa, pēc tā, kas man šķiet pareizi vai nepareizi un pieņemami un nepieņemami. Un tas, kāda es esmu šobrīd, mana personība arī nosaka to, kādu saturu un kādu tēlu es veidoju. Droši vien viss, ko es esmu pati dzīvē piedzīvojusi un mācījusies, apguvusi, tas droši vien kopā ir izveidojis to, kāda es esmu šobrīd un kādu to savu tēlu veidoju. Grūti pateikt. Es veidoju tādu tēlu, lai man pašai viņš patiktu, un tas, kādu es gribētu redzēt un uz kādu es gribētu skatīties. Un runājot par to mērķa auditoriju, vai tev šķiet, ka Latvijā ir vēl auditorija, pēc kuras tu vari tiekties, vai tomēr esi jau visu tā kā sasniegusi? Noteikti. Es esmu tikai ceļā, un es to daru soli pa solim. Es neesmu piedalījusies nevienā televīzijas šovā, kas sniedz lielu atpazīstamību plašam cilvēku lokam.
uzreiz, kā piemēram X faktors vai Supernova. Tā ir ļoti forša iespēja arī, ko daudz izmanto un kas dod uzreiz atpazīstamību. Bet es eju savu ceļu. Man patīk, ka es esmu pati sev noteicēja un es varu darīt lietas tā, kā es uzskatu, ka par pareizu vai piemērotu konkrētajā brīdī. Un man tas ir svarīgi. Un, protams, ka es esmu procesā uz to, lai būtu vairāk sekotāju un lai plašāks cilvēku loks par mani uzzinātu. Bet šeit arī man mērķis ir pats process, mana mūzikas ceļa process. Man nav, teiksim, mērķis iegūt, es nezinu, tur miljonus sekotājus vai kļūt atpazīstamai Baltijas vai pasaules līmenī. Man patīk pats process, es skatos arī, uz kurieni viņš mani vedīs un kur viņš mani aizved. Jā, man ir skaitliski kaut kādi mērķi, ko es gribētu, cik sekotāji lai man ir, bet skaidri atbildēt, ko tas man dos, ja man būs tik un tik sekotāji. Nu, vai es no rīta pamodīšos priecīgāka? Es nezinu, varbūt nē, bet man svarīgāk ir, lai tas mana mūzikas ceļa process man rada prieku. Nevis kaut kāds ārējais faktors, ko es nevaru ietekmēt, bet lai man prieku rada tas, kas ir manī pašā iekšā. Tu minēji, ka viena no nākošajām idejām popularitātes vairošanai tev būtu Instagram guru piesaistīšana. Vai var pastāstīt vairāk par šo ideju? Jā, man tas šķiet interesanti. Man ir interesanti, kādus rezultātus var iegūt ar to procesu un redzēt, kā tas strādā. Es to gribētu izmēģināt, jā. Un kāpēc tieši šāda ideja? Varbūt ir kādi piemēri, ko esi redzējis un var pastāstīt? Jā, ir piemēri. Ir Santa Lasmane, kas arī dod daudz informācijas gan bez maksas, gan arī viņai ir maksas kursi par to, kā veidot savu tēlu un iegūt sekotājus un veicināt savu biznesu neatkarīgi no jomas. Es gribētu pie viņas vērsties, jā, un tad vēl bija arī cita viena meita, man izkrita no prāta pēkšņi. Es atceros, kā viņa izskatās un neatceros, kā viņai bija vārds. Un viena no meitenēm, kurai es sekoju, viņa vērsās pēc pakalpojumiem tieši sava Instagram konta popularizēšanai. Un es redzu, ka viņai ir ļoti pieaudzis sekotāju skaits. Bet es arī zinu, ka tur ir iespējas sekotājus nopirkt vai kaut kādos tādos pelēkos veidos iegūt sekotājus, un man šķiet, ka tas nav ļoti forši, jo tam sekotāju īpatsvaram tomēr ir jābūt jēgpilnam, tādam, kuri arī komunicē, kuri laiko to saturu, un nevis vienkārši skaitliski viņi ir, un viņi neko nedara. Tas arī nav labi. Tam jau tad nav nekādas jēgas. Un kāda nozīme popularizēšanā ir bijusi sadarbībām ar citiem mūziķiem? Ļoti liela par sadarbību. Katra mana sadarbība ar citiem ir bijusi kā solis uz priekšu manā mūzikas karjerā. Es esmu visvairāk sadarbojusies, protams, ar savu producentu. Tā ir pamats sadarbība. Bet ir tā, ka es savām dziesmām mūziku rakstu pati, bet vārdus es prasu rakstīt citiem. Un es esmu sadarbojusies šādā veidā kā ar mūzikas vārdu autoriem, ar Gati Mūrnieku, ar Jāni Niedru, ar Kati Elpo un ar Agnesi Rakovsku. Un no katra no viņiem es esmu arī kaut ko iemācījusies, kaut ko paņēmusi sev. Vēl es esmu sadarbojusies arī ar lietuviešu grupas Daddy was a Milkman producentu Vitas Vaičuļis, kurš izveidoja remiksu manai dziesmai Upe jautā. Un mēs esam procesā uz vēl vienu sadarbību, kas droši vien rezultēsies nākamā gada sākumā. Un es arī esmu piedalījusies vairākās dziesmu rakstīšanas nometnēs, kas ir ļoti, ļoti vērtīga pieredze. Tur var ļoti daudz iemācīties, apgūt un arī caur to sadarbību daudz iegūt sev. Un esmu piedalījusies gan pie Agneses Rakovskas dziesmu rakstīšanas sesijās, gan arī fonda Līdzskaņa, kas ir fonds mūziķu atbalstam. Viņi arī rīko radošās nometnes. Tur mēs pagājušajā gadā kopā ar Kasparu Ansonu un Jāni Niedru un Artūras Burke sarakstījām dziesmu Es gribu būt viens, kas arī skan radio un tādā veidā atbalsta mūziķus, kas ir nonākuši grūtībās. Un tā bija ļoti forša pieredze. Jā, un tad arī Mārtiņš Pīzels, piemēram, ir, kurš remiksēja to pašu Viegla sirds mana sitas, kas uz deju grīdām ļoti labi griežas un kurai daudz klausījumu arī Spotify. Tā ka kontakti ir ļoti svarīgi un sadarbības ir ļoti svarīgas. Tiešām, viens nav darītājs, viens var izdarīt daudz, bet viens nevar izdarīt visu. Tieši tā. Kā šīs sadarbības ir palīdzējušas tieši atpazīstamības veicināšanai?
Nu, atpazīstamībai es nezinu, grūti pateikt, jo man nav bijusi sadarbība, teiksim, duetā ar kādu ļoti atpazīstamu Latvijas mūziķi. Tādas sadarbības man nav bijis, kas varētu dot manai atpazīstamībai kaut ko. Bet, protams, vienmēr sadarbojoties, pastāv iespēja, ka es varu uzrunāt arī tā sadarbības partnera auditoriju. Tāda iespēja jau vienmēr ir, jā, un tā tas notiek. Noteikti, ka ir sekotāji, kas ir sākuši man sekot tieši pateicoties sadarbībām. Tieši tāpēc, ka Gatis, piemēram, ir uzrakstījis manām dziesmām vārdus. Gata sekotāji iespējams arī man pievērsušies ir tādēļ, vai arī, jā, to var teikt par jebkuru sadarbību patiesībā. Vai seko līdzi arī jaunākajām tendencēm mūzikas mārketingā? Jā, es esmu dažās mūziķu grupās, kur tiek diezgan daudz likta informācija par tendencēm, par notikumiem, par visu kaut kādiem jautājumiem, kas ir aktuāli šobrīd mūzikas industrijā. Un es izlasu, es noklausos, es apskatos, protams, ka tam ir jāsako līdzi. Un es arī pielietoju to savā komunikācijā vai jā, savās mārketinga aktivitātēs noteikti, jo tam jau ir jāsako līdzi, jā. Lai veiksmīgi darbotos gan mūzikā, gan arī tajās pašās digitālajās platformās, jā, un sociālajos tīklos. Tās ir Facebook grupas vai kādas citas grupas? Facebook grupas, jā. Tās ir slēgtās mūziķu grupas, kuras tiek cilvēki uzaicināti, pieaicināti klāt. Jā, tā ka noteikti ir daudzas arī, kurās es neesmu, un noteikti vēl ir arī daudz visādas WhatsApp grupas. Ir diezgan daudz informācijas arī tajā pašā YouTube patiesībā. YouTube, man liekas, ir vienkārši kolosāla platforma, lai vispār kaut ko iemācītos darīt vai noskaidrot jautājumus par sevi interesējošu tēmu. Un tur ir iespēja, jā, ne tikai vietējā mērogā, bet arī starptautiskā mērogā uzzināt visu tādu. Es arī YouTube esmu daudz ko meklējusi, kā notiek arī par mūzikas mārketingu un mūzikas menedžmentu lietām. Bet tur jau tikai angļu valodā atrast, vai ne? Tas angļu valodā, jā, nu, protams, jā, angļu valodā ļoti, ļoti daudz informācijas ir. Un arī, protams, tā informācija, ko viņi sniedz, ir jāpielāgo mūsu situācijai, Latvijas mūzikas situācijai. Mūzikas Facebook grupas, kurās esi, tās ir latviešu valodā vai arī angļu? Latviski. Jā, tās ir kā Latvijas mūzikas industrijas, jā. Un kāda ir tava nākotnes plāna mūzikas karjerā un mārketinga stratēģijās? Par nākotnes plāniem, protams, ka mūziķiem vienmēr, man šķiet, ir plāni radīt jaunu mūziku, izdot jaunas dziesmas un koncertēt, uzstāties ar savu mūziku. Izdot albumus, arī man tas tā ir, bet man tas nav kā pašmērķis, bet man tas ir jā, kā process. Protams, ka es gribu turpināt ar jaunas mūzikas radīšanu ilgi, un uzstāšanos arī dzen. Par mārketinga stratēģijām, jā, es gribu izmēģināt kaut kādas jaunas lietas, jo man patīk, man ir interesanti izmēģināt jaunas lietas un skatīties, kādu rezultātu viņas dod vai nedod, un tad paņemt to, kas dod rezultātu un turpināt to darīt. Kādu padomu tu vari dot jaunajiem mūziķiem, kas vēlas spērt pirmos soļus un iegūt plašāku atpazīstamību? Noteikti, ka darīt savu lietu, iet uz priekšu, ieklausīties profesionāļos, bet ieklausīties arī sevī un savos uzskatos un neiet pretrunā ar savām pārliecībām, bet tai pašā laikā būt atvērtam kam jaunam un jā, tas, ko es iepriekš jau minēju, ka nevar skriet pakaļ katram ieteikumam, ka ir jāskatās, kas rezonē un kas iet kopā ar šī brīža uzskatiem un situāciju, jo tie uzskati var un pārliecības var mainīties, arī ar zināšanām viņi var mainīties, bet jādara tas, kas tajā brīdī liekas vispiemērotākais. Un, protams, ka, ja ir iespēja, tad piedalīties TV šovos viennozīmīgi, gan X faktorā, gan Supernovā, un būs arī tas jaunais šovs arī. Ir talants. Ir talants, jā, tā ka super, tās, man liekas, vispār ir vienkārši kolosāls iespējas. Un nebūtu nav jāuzvar, nebūtu nav jātiek uz tām TV tiešraidēm, lai iegūtu jau to atpazīstamību. Jo ir piemēri, ka cilvēki ir vienkārši aizgājuši uz 1-2 kārtām vai jā, un jau aiziet, jau sāk griezties zobratiņu vajadzīgajā virzienā. Tā ka tā man šķiet ļoti forša iespēja, jā, pamatīgs tāds atspērienu punkts. Uz tādas nots novēlam arī visiem mūsu klausītājiem izdošanos, un lai arī izdodas tev tālāk viss iecerētais. Varbūt noslēgumā vēlēs vēl kaut ko piebilst? Man gribas, lai mēs esam priecīgāki, mums ir maz saules. Un
man gribas, lai mēs esam priecīgāki un mēs vairāk smaidam, jo es esmu ievērojis to, ka pēc visām tām pandēmijas lietām cilvēki vispār kopumā ir nomāktāki. Un daudziem ir drūmāks skats. Un es zinu, ka katram ir savas problēmas, kas ir jārisina, un katram ir savi jautājumi un lietas, kas nospiež, bet man kopumā gribas, lai mēs esam priecīgāki, jautrāki un foršāki, un tāpēc es arī daru tās lietas, ko es daru, un rakstu tomēr priecīgas dziesmas, lai gan es varētu arī gaudot uz mēnesi, jo katram ir par ko gaudot uz mēnesi, bet es gribu vairot to prieku, jo mums ir jāpalīdz kaut kā pašiem sev un viens otram tikt cauri šai lietai, kas ir dzīve, kurā notiek tik daudz lietas, ar kurām vienkārši jātiek galā. Tieši tā, un liels paldies tev, ka pievienojies šodien. Jā, un man prieks, ka es biju šodien šeit, un es ceru, ka kādam noderēs kaut kas no tā, ko mēs runājām, un palīdzēs virzīties pretī saviem sapņiem un savām lietiņām, jā, un vēlreiz gribu atkārtot, ka ir jādara tas, ko var tagad darīt, tā kā var tagad darīt ar to, kas ir tagad pieejams. Tieši tā. Jā. Paldies! Paldies!